Esmu ticis pie jaunas iekārtas garāžai, tas ir sprauslu pārbaudas stends. Benzīna sprauslām. Teorētiski uz viņa var pārbaudīt arī šīs te saucamās FSI sprauslas tiešās iesmidzināšanas, jo viņam ir vadība gan uz 70 voltiem, gan uz 120. Protams, tām FSI sprauslām tas tests ir tāds, pa pusei leģitīms, teiksim tā, jo, protams, tādu spiedienu, kāds viņš sasniedz uz mašīnas, te nevar, te ir 8 bāri augstākais, bet es domāju, ka kaut kādus jau tādus diezgan virspusējus defektus un to, ja viņi pie 8 tecēs, tad tur pie lielā spiediena, piemēram, tad tur vispār nav ko runāt, un arī kaut kādas nevienmērīgu smidzināšanu daudzuma ziņā. Es domāju, ka arī pie tiem 8 bāriem tīri labi var redzēt. Protams, ka tas nav ideāli, bet, ir tā lieta, kad šeit es to varu izdarīt uzreiz uz vietas tagad. Man nav nekur viņas jāsūta, jāved. Parastām sprauslām vispār nav problēma. Kā redzam, tests ir izgājis. Jāsaka, šeit gan ir atšķirība diezgan, man liekas, tomēr liela. Labi, aiztaisi, ciet muti. Atšķirība ir diezgan liela, teiksim, starp 60 un 51, 52. Tomēr gribētos, lai viņas būtu vienādas. Jāsaka, tās, kurām man bija tā drāza iekšā, tās bija smidzināja vienādāk, tā kā tas arī interesants fakts. Izmantoju spirtu šim šķidrumu vietā. Vēl ir jāpadomā, ko ultraskaņas vannā augšā likt, kādu šķidrumu. Es atradu tur kaut kādu litrīgu pudeli, kas ir domāta tā kā piedeva, kā laikam kaut kāda sprauslu tīrīšanas līdzeklis, varbūt atsevišķi tādai spiedienu iekārtai, ko tā kā aizstāja degvielas padevi. Es domāju, ka to izmēģināšu. 3M it kā ražo, bet kā jau parasti viss ir tā, ka Latvijā neko nevar dabūt. Ka es savā laikā zvanīju uz Vurcu, prasīju, vai viņiem ir tā saucamā šķidrā elektriskā līmlente, tāda, ko var uzsmērēt vadu bojājumiem. Tad tur man sāka stāstīt, ka tas jau tik Vācijā, un ko tam mēs tik te skrūvītes tirgojam un tā. Un tā arī to 3M, to šķidrumu, kas ir sprauslu tīrīšanai, protams, šeit nevar dabūt, bet, kaut ko piemeklēsim. Tāds tas jaunais stends man ir. Gribētos viņu kaut ko iekrāsot, bišķi to šķidrumu. Jāpaskatās, ko spirtu var krāsot. Tā kā tā. Gan jau kaut kad uztaisīšu lielāku testu, bet kādu sprauslu tā FSI atbū.